tu ar humoru nodarbojies. Nu, manā izpratnē. Nevajadzētu, jā? Vajadzēja 83. piedzimt. Vajadzēja, bet tad tu būtu vecāka. Bet bagāti. Tā, kad tu biji bērns, kā tev bija uzvārds, un kā tu izdomāji, ka tev jānomaina? Aprecējos. Šis tik smuks ir. Man liekas, ka tas ir niknei. Nu, Jā, daudzi man tā saka, jā. Un tagad dzirdēs cilvēki un aicinās mani visādos mežonīgos piedzīvojumos. Zinot, ka man teica numeroloģi, lai es neatsaku, kur tik tagad Ilzem es neizvazāšos tevis. Tev superīgs smieklis. Mums kaut ko vēl vajag pajokot, grib tev smieklis dzirdēt. Čau, numeroloģijas spēks skatītāji! Šodien mans viesis ir radio personība, ļoti spilgta sieviete, radio SVH personība Sanda Dejus. Čau, Sandiņ! Čau, Ilzi! Paldies tev, liels, ka tu šajā saspringtajā laikā ieradies uz raidījumu, lai aprunātos par taviem talantiem, un mēs kopā varētu ieskandināt foršo ļoti jaudīgo nākamo gadu, 2025. Nu, patiesībā ir tā, ka enerģija nākamajam gadam ir ļoti jaudīga. Jā, nu tas mirklis pirms jaunā gada vienmēr ir ārkārtīgi daudzsološi cilvēku apņemās tur dzīvot citādāk jau tā a priori, pat nezinot, no kā citādāk vajadzētu dzīvot, bet visādas apņemšanās un tādas cerības uz gaišāku nākotni mums visiem šajā pirmsāku laikā ir. Kāds tev vispār ir šogad tāds sajūts? Nu, kopumā tev bija labs gads, veiksmīgs gads, raksti, teiksim, savus mērķus vienmēr apņem. Nu, man nebija nekāda tāda baiga apņemšanās. Es gan ieviesu sev tādu piebremzēšanas tādu apņemšanos vai tieši tādas vienkārši piebremzēju. Jo bija tā, ka aizvadītā gada šī paša gada pirmajos mēnešos man bija kaut kādi pasākumi, jo es vienmēr esmu šausmīgi skrējusi kā vāva ritenī un strādājusi un skrējusi no pasākumu uz pasākumu, un Ziemassvētki vienmēr ir bijuši tāds skrējošs darba laiks, un kad mazāk domā par svētkiem, vairāk strādā, un vispār bija tāds princips, ka tikai banketos, jo praktiski mājās nebija. Vienmēr baigi noskrējos, un tad es pirms vienas svētku baldas arī sēžu uz gultas malas mājās, sapucējusies, vakarkleitā uzkrāsojusies, un tā, kā tajā memē tā lapsa tāda izkaltusi, un raudu. Un vīrs man pienāk un prasa, kas ir, mīļā, kas ir? Es saku, es nevaru, man tik šausmīgi negribās. Viņš saka, bet kāpēc tad tu to dari? Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Un, zini, es sapratu, ka es esmu sevi visu laiku šausmīgi dzinusi, nopelnīt vairāk, realizēties vairāk, augt vairāk. Es esmu sevi pilnīgi kā ar pātagu dzinusi, ja nevari, tad jāvar, jāsaņemās, darbs ir jāizdara, kādreiz atpūtīsies. Man bija tāds Excelīts, kurā es atzīmēju katra mēneša ienākumus, man bija jābūt labākai par iepriekšējo mēnesi, un katru gadu kopā savelkot man vajadzēja nopelnīt vismaz par 20,000 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un visu laiku tāda nenormālākā. Un tad šajā gadā līdz ar to es izdzēsu to Excel tabulu, man viņa vairs nav telefonā. Es sapratu, ka es jau tā eju uz darbu, ja papildus būs kāds pasākums, tad es iešu tikai tad, ja man viņš patīk, un pat nav svarīgi, vai tas ir maksas pasākums, vai tas ir mana prieka dēļ. Es atļāvos prieka dēļ kaut kur iet. Labi, es tev ļoti tā fantastiski. Es atļāvos priekam, un daudzos projektos šogad piedalījos prieka dēļ, nevis naudas dēļ. Nu, es sev iedevu tādu brīvo gadu, un es esmu ļoti priecīga par to. Ļoti. Superīgi. Klausies, es tev klausos, un tu zini, man arī tas iztragarēja. Redz, es tevi uzaicināju, kāpēc. Es redzēju vienu citu interviju, un man likās, cik šī ir sieviete fantastiska. Es tiešām varu pateikt tā, ka es katru viesi esmu uzaicinājusi šajā gadā, šajās abās sezonās ļoti apzināti. Man tieši šis cilvēks konkrētais ar kaut ko ir uzrunājis. Un man Sanda tik ļoti patika kaut kā, kad tu katru lietu, ko tu saki, tu nesaki, tāpēc vai tas izklausīsies labāk, vai tas tevi kaut kā parādīs labāk. Un man uzreiz bija tā man jāskatās, kas ir Sanda pēc cipara, un es skatos, un viņa 31. Mārts, radniecīgais cipars man, jo kā mēs zinām, mums ir cipari, kur mums sakrīt, un ir pretējie cipari. Redz, kā mēs itreiz, es uzreiz nojaut, man kaut kas ir tik viegli ar Sandu, man gribējās tevi satikt. Un runājot par tavu Excel tabuliņu, tas ir 4, kam ir apziņas skaitlis 4, kā arī Sandai, kā arī man, kā arī mūsu operatoram šeit, ka šie te cilvēki ir ļoti lieli darba holiķi,
Un te ir tas, ka tas ir viss forši. Principā realizējamies mēs caur darbu, bet ir vēl foršāk, ja mēs to visu caur ļoti lielu mīlestību. Pārdegt mēs nedrīkstam. Kā mēs pārdegam, tā mēs nedaudz ieejam, nevis nedaudz. Tas arī ir, mēs iedzenam sevi negatīvajā enerģijas resursā, jo tieši tā uz pasākumiem un viss mums jāiet ir ar šo te baudu mieru, bet starp citu runājot, šogad tātad paņēmi šo te jauno, tādu tā kā atpūtas gadu, šogad tieši. Jā. Un tev arī bija uz sešnieku šis te gads, ka tev ir apzināti jādod atpūsties, harmonija, ka tu nedrīkst pārstrādāties. Šitam gadam bija tā, ka tev pat nav jādzenās pakaļ naudai, viņa pati kaut kur uzradīsies. Tā bija. Tam es gan varu piekrist, jo es arī, man ļoti bija grūti to atlaist, tādu kā to skaitīšanu, to līdzi rēķināšanu, bet tiešām nebija tā, ka ienākumu bija mazāk. Varbūt mazāk bija tāda saspringumā kaut kādos termiņos vai kaut kādos, jo man patika arī kolēģis Kaspars teica, ja tu aizdomājies par kaut kādu lietu, ko tu esi apņēmusies, piemēram, ka tev zvana un piedāvā, un ja tu to varēsi gatavi izdarīt rīt, tad tikai piekrīti. Jo ar tādu domu, tas būs pēc 2 mēnešiem, tad es būšu jau saņēmusies, nekas nenotiks. Ja tev tā apziņa ir par to, ka rīt, tad jā. Un es principā darīju tikai tādas lietas, kuras es biju gatava darīt jau rīt. Tas tie ir fantastiski sajūta. Tu pieminēji Kasparu, viss no citas tēmas, bet uzreiz man, tu nezini, kad viņam dzimšanas diena? 15. jūnijā, 87. gadā. 6 un 4. Jums tur ir, kā saka, ļoti laba sadarība. Jums ir laba sadarība, bet tur ir savs niansīts. Varētu būt. Tur ir savs niansīts. Vajag interesanti, ka es zinu, kad Kasparam ir dzimšanas diena, nezinu, kad vīram. Jā, bet vispār izstāst, kāds attiecības ar skaitļiem. Ja tu nezini, kad vīram, tad tā es nevaru par vīru atcerēties 26. vai 28. Ja 20, abi divi naudas skaitļi. Vīram jāpelna nauda. Labi, teikšu. Sandas vīram ir jāpelna nauda. Bet ir viena niansīte. Atkal mēs esam līdzīgas. Manam vīram arī jāpelna nauda. Bet mēs tomēr beigās pelnam. Un zin kādēļ? Es uztaisīšu apsolu nākamo rīlu. Ir tā, kad ir atsevišķas enerģijas, kā sievietes 4 un 5, kuras bija vēl 4, 5... un 9, viņas ir tik dominējoši, ka viņas citreiz neļauj tam vīram pelnīt naudu. Tur ir jāiemācās tehnika atsevišķa, kad mēs nevis stāstam, tev jādara tas vai tev jādara tas, bet mums ir tieši jāiet ļoti caur to atbalstošo mehānismu. Jā, vīrs, jo redz, viņam arī ir 8, un viņš ir ļoti labs pat īstenībā, kur cilvēkus organizēt vai ko, bet mēs citreiz, un viņam pat vajag īstenībā, kad viņa idejas, vienalga pat, ja būtu viņam super crazy idejas, mums vienmēr jāsaka, jā, mīļais, tā ideja ir tiešām cienīga, strādā pie tā, es tev uzticos. Tas tā domāšana ir. Es tā daru. Es tā cenšos darīt. Es tagad tikai cenšos. Es arī cenšos. Lai mums izdodās nākamo gadu. Forši, klausies, ko Sandiņa ar cipariem? Tev ir kāds par savs mīļākais cipars kaut kam, kas, kad tur kaut kāds veiksmes cipariņš vai tu kaut kādu datumu tur iedomājies? Yes. 31 man ir mīļš, jā. Man ir mīļš 31, tieši tagad meklējam jaunu mašīnu. Un kaut kā sanāca vakardienas sludinājumu, man vīrs parāda tur tāda mašīna, un viņai ir numurs 31. Saku, tā varētu būt varbūt zīme man. Jā. Tas ir manējais, tāds kā cipars, tāpat kā Edgaram Masaļskim. Bet vispār man patīk, man skaitļi patīk, bet nevarētu teikt, ka viņi paši par sevi mīļi kaut kāda iemesla dēļ. Drīzāk viņi ir izveidojušies mīļi pateicoties kaut kam, vai tur man bijis adrese vai dzīvoklis ar šādu ciparu, un tas ilgi bijis man pie sirds vai kaut kā citādāk ieņēmis nozīmi. Skaties, kas vēl tev ir forši? Tevi 2 trīnieki. Tas tā tad nozīmē, ka tu esi sava veida raganiņa. Teiksim tā, ka to, ko tu izdomā, tu vari arī izprojicēt, un tā tas notiksies. Pat kaut vai tu no sākuma to domu līmenī, kaut kādā idejas līmenī, un viss saliksies, un tā arī notiksies, un tad tu domās pie sevīm. Bet es taču tā arī domāju, un tagad tas tā ir. Jā, ir tā. To es varu pilnīgi piekrist, bet es nezinu, vai tas ir trīnieku dēļ, bet man tā tiešām ir. Es tiešām pat reizēm mazliet arī piedāvāju pie tā, lai neizdomātu kādam kaut ko ļaunu. Jā. Jo man tiešām, es pat pilnīgi tā godīgi varu pateikt, es pat reizēm nosapņoju tās lietas pilnīgi precīzi. Tās sajūtas, jā. Un ja es kaut ko ļoti, ļoti gribu mērķiecīgi, tad es varu garantēt, ka es agri vai vēl pie tā tikšu.
Baigi labi, jo Rigā pirmām kārtām tajā četrniekā tur ir ļoti daudz intuīcijas. Citreiz mēs kaut kādu lietu ieraugam, tev ir tā, ka tu ieraugi, un pēc tam kaut kā tas viss tieši pievelkās, notiekās, vai satiec kaut kādu cilvēku pēkšņi, un viņš tev atnes informāciju nepieciešamo. Jā, tādas nejaušības, tādas kaut kādas lietas, it kā nejaušības, man arī ļoti bieži atgadās. Bet kā tur ir ar tiem, es pazīstu, piemēram, vēl cilvēkus, kas ir dzimuši 31. 3. vai viņi visi ir tādi raganiski? Jā, bet būs. Cits varbūt tās vairāk attīsta, un cits kaut kādas lietas, teiksim, mums ir kaut kādi talanti viennozīmīgi, kas mūsos snauž iekšā, un mēs viņus vienkārši neattīstam. Bet tas attīstība attiecībā uz šo nozīmē vienkārši tic tam, ka tā var būt? Pieņemsim, tas jau skaitās, vai būt ļoti, teiksim, vērīgam. Es esmu, teiksim, satiek kādu cilvēku, es vienmēr padomāšu, kāpēc es šo cilvēku satiku. Varbūt tās pat piezvanīšu, uzreiz pat nevarēšu kaut kā saprast. Es esmu ļoti vērīga pret katrām lietām, jo saprotu, ka nekas nenotiek tāpat vien. Ja man arī šī intuīcija. Es uz savu intuīciju, tas ir mans pats galvenais darba instruments, jebkurā es, kā saka, izlaižu caur kaut kādu prizmu saprast, vai tas būs man, ko tas man dos, kāpēc es esmu to tagad tieši satikusi, kāpēc tas cilvēks man kaut ko tādu tagad saka, un tā kaut kā. Jā, un tas patiešām maģiski darbojās, ka tas cilvēks satiec, uzreiz var sākt runāt, reizēm bez tāda čaukā, iet no kurienes esi tu, ko tu dari, bet tu vienkārši sāc ar kaut kā tik vienkārši, tu superīgs žaketi, šito es tur, un aiziet tā, ka jūs būtu labākās draudzenes kaut gadiem, tā reizēm tiešām ir maģiski. Tā ir, un paļaujoties uz šo te intuīciju, mums noved pie kaut kādām nākamajām darbībām. Es varu tā kā savā jaungada programmā, un man ir šī 2. sezona pusgadu laikā, es varu izstāstīt, kā es sāku ar šo te podcastu. Tātad man nebija plānā podcasts, bet es tātad no šī gada janvāra iestartēju jau publiski stāstīt par numeroloģijas aktualitātēm un lietām, un te es vienā brīdī iedomājos, es varētu uzaicināt kādu Latviju atpazīstamu cilvēku un vienkārši uztaisīt tādu mazu demo programmiņu, ko nozīmē numeroloģijas kārta, kad es izstāstu. Tā kā. Un tad nejauši satieku Māju Jārmaņevu un kaut kā es saku, bet Māju, tu varētu es viņu vienkārši pazīstu, vai tu varētu atnākt, aprunāties. Jā, kāpēc ne? Mums beidzās tā saruna, viņa saka, klausies, tu piezvani Agnesei Zeltiņai. Un tas tā, ko es tad ar vienu programmu iesākšu? Jāpiezvan Agnesei Zeltiņai. Aiziet pie Agnes saka, tu parunā vēl ar to? Un tā, bet tad pareizi, ko es darīšu ar diviem? Jāturpinē ir un kaut kā, saproties par to, ka pat tad, ja tev nav startā kaut kā tie pavadieni, tev vēl kaut kur tālāk, un tad kaut kādi portāli grib rakstīt, un tā arī ir, kad beigās es visvairāk kaifoju. Teiksim, kad atrod kaut kādus pavadienus, kā cilvēki var realizēties. Par to arī ir tā numeroloģija. Tas ir skaisti, jā. Es arī reizēm tur notiek kaut kādas tādas maģiskas lietas, un esmu jautājis, piemēram, Gustavo, kāpēc viņš kopā ar mani gribēja savos projektos strādāt, jo es bērnībā biju vienkārši viņa elks, un tas kaut kā noved pie tā, ka es ar viņu kopā strādāju. Šeit vienkārši par to tavu enerģiju un par to tavu atvērtību. Tas notiek, jo es viņam prasīju, kāpēc visums man tā apdāvina. Jo man pašai bija tāda mazliet tā, wow. Bet viņš teica kaut ko tā kā apmēram, tāpēc, ka tu esi atvērta tam. Jā, man vispār tavu enerģiju ļoti, ļoti kaut kur liekas līdzīgi ar Baibas Sipanieces, tikai tev ir kādreiz vēl bijis salīdzinājums? Ļoti bieži. Jā, redz, tāpēc, ka Baiba ir visredzamākā, tad aktīvā, darošā humora lauciņā sieviete Latvijā, līdz ar to visas vai vairāk vai mazāk mēra Baibā Sipaniecē. Jā. Tad viss ir bišķiņ Baiba vai vairāk Baiba. Ne, bet jums pat tāds kaut kāds pat stils, es nevaru izstāstīt, kaut kas jums ir. Bet viņa nav četrnieks. Viņa nav četrnieks, viņa ir trīnieks, bet viņai ir baigi interesanti līdzīgi kā tev, teiksim, viņai 2-1 un tevi 3-1, un tur ir tā fīča, ka jums tas vieninieks ir kad pēdējais vārds pieder man. Tev respektīvi. Tad, kad tu ar kādu vienalga vai komunicē vai kaut kādus jautājumus risini, tu būs tā, kas pateiks pēdējo vārdu. Tā ir. Var gadīties, jā, atkarīgs no sarunas. Jo redz, tas trīnieks arī tāds, trīniekā, ir krūts skaitlis, vispār 3 ir viens no tādiem tā kā pat veiksmes skaitliem kopumā, viņos arī ir nauda, tāpēc naudu tu gribēsi pelnīt pat vienalga, cik vīrs pelnīs. Tas ir iekšā tevī pašai
pelnīt pašai apliecināties. Jo redzi, arī 4 ir tas, kuram patīk pašam arī apliecināties. Nu, kopējais. Jā, pilnīgi viennozīmīgi. Pašapliecināšanās un pašizaugsme man ir ārkārtīgi svarīgi, ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Tas man šķiet kā tāds bāzes stāvoklis vispār izejot no jebkā. Tikai caur to, tad es pēc tam varu būt laba mamma. Jo reizēm ir tā, ka tu pirmajā vietā liec ģimeni, un caur ģimeni audz un izaudz. Bet es varu būt laba mamma tikai tad, ja es esmu tā kā bez mazliet piepildīta. Ar savām, ar kaut kādu pašrealizējusies. Jo citādāk es iedomājos, ja man nebūtu darbs, ja man nebūtu tas, ko es daru, es būtu vienkārši vēlnišķīga mātīte, kas bojā dzīvi vīram un saviem bērniem un nekur liekama. Man līdzīgi. Tāpēc man gribējās. Bet cik tas ir interesanti. Jā, jo tad, kad tu esi tā kā piepildīts ar savu, tu jūti sevī to ka tu esi realizējies. Jā, un tad arī tu negaidi no citiem, piemēram, no vīra, ka viņš tevi iepriecinās, vai jūsu attiecības ir pavēsas, jo viņš nevienu nedara laimīgu. Mans pašas uzdevums ir mani darīt pašai laimīgu, kļūt pašpietiekamai, un tikai tad, kad mēs jau kā tādi veseli apaļi varam viens ar otru satikties, tad mēs varam kaut ko kopā veidot. Nevis, ka man kaut kā nav pietrūks dzirkstelīte. Nē, es to dzirkstelīti rādu pati, un to uguntiņu mēs uzturam kopā. Baigi forši. Es no viena neko neprasu. Tas patiesībā ir, jo saskaņā ar numeroloģiju ir tas, ka mums katram ir jārealizējas, un nevienmēr tas ir, ka mēs caur ģimeni vai kā. Ir citi cilvēki, kas vairāk strādā uz to ģimeni, kam ir ļoti svarīgi, kas ir šajā pasaulē, ar to galveno uzdevumu veidot harmoniskas attiecības, jebkur, kur viņi ir. Viņi ļoti ir. Tas arī ir ļoti brīnišķīgi. Tas ir vajadzīgs, protams. Jo tas var arī cilvēku piepildīt. Saprot, tas piepildījums var rasties arī no tā. Tas pašpiepildījums, būt labai mammai, būt ģimenes sargātājai pavardam. Tas arī ir ļoti labs veids, kā to piepildījumu gūt. Es tev pilnīgi piekrītu, jā. Tev viens bērns ir, atbalstoši. Es redzēju, forši jūs tur abas darbojaties. Un jums bija tas kopējais, jūs tā kā karmiskās dvīnes domāšanas veidā. Tu 3-1, viņa 13. Jums tikai citas tās pozīcijas, bet ļoti labi, jo, ja jūs būtu abas 3-1, tad, katrai piederētu pēdējais vārds. Jā, jo interesanti, ka mēs esam ļoti tuvas, bet viņa man nekad nav karājusies bruņčos. Viņa tāda ir gana pastāvīga. Viņa man nav bērns, kas sēž klepītī un mamīti. Viņa tik ļoti pašpietiekam arī, varbūt, ka tāpēc mēs abas divi tādi bosiki esam. Ļoti labi sadarbojamies, bet Baigi interesanti, ko man arī ir bērnam, viņš ir 22, arī 4. Un vispār skaitās ģimenē, tā bieži vien ir tad, kad kopā apziņas skaitlis veido 8, tie ir kaut kādi karmiskie mūsu. Tā kā ne jau karmiskais ir tikai kaut kas slikts, bet tas ir, kad mums kaut kas ir kopā jāizstrādā, kaut kā baigi interesanti. Varbūt. Un kad ir tur tas connections baigais. Tā kā, jā, tātad, ko mēs vēl par apziņas skaitli 4, 31, vispār 31, tas tāds ir ļoti, ļoti... tāds nopietnas skaitlis, es teiktu tā, tieši 31, tāpēc, ka viņš tajā skaitļu rindiņā ir, kalendārā ir visvecākais, un tur viņam ir tā, ka viss kaut kas ir jāizstrādā, un, protams, kad jāizstrādā galvenokārt ir sevi. Bet klausies, tad, kad tu biji, jaunākā maza skolas laikā, tu biji jau tur aktīvi par pulciņiem, tev patikās jau viss? Es biju ļoti aktīvi, es jau biju ļoti aktīvi arī maza, es biju ļoti enerģiski un ļoti, ļoti tāds mammai uztraukums raisošs bērns. Regulāri bija jānāk uz skolu, jo man netīšām sanāca pieļaut kaut kādas kļūdas. Grūti mācībās, bet tāpēc, ka uzmanību noturēt grūti, pacietības galīgi nekādas. Bet tad es vienā brīdī atradu improvizācijas teātru, un tas viss aizgāja tādās, kā es saku, labās sliedēs, produktīvās, jo citādāk varēja būt tāds krimināls eksemplārs. No Madonas. Jā, būtu, ka jau kaut kur sevi meklēdama jau nogājusi no ceļa. Bet riktīgi īstenībā interesanti, jo redz tam 4, par cik viņš kosmosā ir, un viņā ir vajadzīgi tieši ļoti strukturēšana, vai tas ir caur sportu ideāli. Sports ir vienkārši ideāli, jo tas palīdz pacelt to enerģijas līmeni un iedot struktūru. Vai arī tu esi kaut kur ar ideju piesieti, jo 4 ir idejas cilvēks. Tevī ir tā, kad ir tās idejas non-stopā? Jā, protams, man ir.
Man ir, es esmu ļoti tādā ziņā radoša. Man reizēm ir pat es sev uzticos, kā tu saki par to intuīciju, es sev uzticos. Man nav tāda brīža, kad man ir vajadzīga ideja, man ir jāapsēžās un viņa jārada, jo man termiņi spiež. Es drīzāk sev saku, čīliņā, Sanda, tagad tiešām par to nevajag iespringt. Tā ideja, viņa nāk. Viņa kaut kur nāk, un viņa pie tevis nonāks. Viņa ir procesā, viņa ceļā, un viņa tiešām man ir bijuši tādi mirkļi, ka viss tagad ir pēdējais brīdis, un es atveru to laptopu un tā, un sanāk. Pēdējā brīža cilvēks tu esi. Nu, diemžēl, bieži vien. Bet uz tikšanās es nekavēju. Jā, to es varu apliecināt. Citu laiku es netērēju. Citu. Bet klausies, zini, kas ir tur tiem pēdējā brīža, tas arī ir, arī man un ar citiem es runājis, tur arī ir kaut kāda savu maģiju. Es arī varu sēdēt un neko neizdomāt, un tikai pēdējais brīdis kaut kāda vai nu enerģijas koncentrēšanās, vai kas pēkšņi viss notiekās. Jā, es to drīzāk zinu, kā sauktu par to, ka tu bez mazvai ir cilvēki, kuri iet pa pļavu pina vainagu, jā? Viņš noplūc, viņš iepina, viņš noplūc, viņš iepina. Mēs drīzāk varbūt esam tādi, ka mēs ļaujam tām puķēm te būt, un mums ir tās puķis, un tad visas tās domas, idejas, tas viss tas nāk, un tad tajā brīdī, kad vajag, mēs aši paņemam no tā, ko esam salasījuši un sapinam. Bez tāda. Mēs baudam to pļavu. Mēs baudam un nedomājam, kur tā puķa, ko mēs noplūcam, aizies. Un mēs tur ejam pa to pļavu, it kā liekas, baigi viegli pa dzīvi mēs ejam. Bez nekāda uztraukuma, vainagu, kurš sapīs. Un tad beigās mēs pienākam un reku tās puķis ir un ir arī vainags. Nu tā, es domāju, ka tā nav mūsu bezatbildība. Tā ir vairāk tāda ļaušanās. Un ļaušanās patiesībā ir ļoti, ļoti skaista. Jā. Ja tu to dari ar atbildību un ar to pašu, ko tu minēji, tā disciplīna, ka tu tomēr esi kaut kādā rāmī, jo tur, es nezinu, vai tur man parādās, bet jau kaut kur ir jāpaskatās, vai neparādās atbildības sajūta. Un atbildība tajos manos ciparos, jo tur viņi noteikti ir. Ļoti, ļoti augsta. Tas ir pat īstenībā, tu kavēti nepatiks, nu jā, ka tu esi kaut ko apsolījusi, viss būs kārtīgi ļoti augsta. Ir žipčika, bet tev tas nav, tev tas viss ir ļoti, ļoti forši. Tā, kas mums vēl ir interesanti, ko es varētu, redz, kas tev ir, un tas visiem četrniekiem starp citu, attiecībās meklē tādu dziļumu. Nu, es nezinu, kuram tā nav. Zini, tas ir ļoti jocīgi. Nē, ir tādi, kuriem, piemēram, var draudzenes satikties un runāties tikai par matiem, ragiem un vēl kaut ko. Man tas ļoti ātri nogarlaiko. Man vajag, kad vēl kaut kādu tēmu saistošu izrunā. Es pat citreiz pat savām draudzenēm es esmu teikusi tā, mēs tiksimies, mums vajadzētu, es jau tā kā iebītu, ka mums vajag kaut kādu tēmu, jo ir cilvēki, kuri var tikai, teiksim, tā kā runāt, tur putniņš, tur tas, tur veikalā nopirku to, tāds bez vērtības. Drīzāk es tāds bohēmis un tāds ideju un konstruktu cilvēks. Es nezinu, vai tas ir dziļums, jo man vīrs to sauc par tukšu hohmu. Mums ļoti atšķirās draugu pulki, un viņš ar maniem draugiem reti, kad kopā balēs, viņš saka, jūs visu laiku tādi tā kā bez mazliet tukšu hohmus, bet mēs kaut kādas idejas baigi apspriežam, jā, bet tas ir viss tā brīvi ļoti mākslinieciski. Līdz ar to par to dziļumu, varbūt, ka tas arī ir dziļums. Es nezinu, ko es to par seklumu nesaukt. Es arī ka runā par idejām, tas ir kolosāli. Tas, vai viņas piepildīsies, vai realizēsies, vai kāds kaut ko aizlikt, tas ir cits, bet kad ir kaut kā tā tēma, tas liekas baigi tā. Klau, kas mums vēl, kas ir viennozīmīgi? Tev tā nepateiks, bet vispār četrniekiem ir raksturīgi arī būt melanholiķiem, kaut kur pesimistiem, un tur ir viena tāda metode, kas tieši ir jāizdara. Tev ir tāds? Vai kas ir jāizdara, jo es netieku tiešām no tā ārā. Ir jāmācās apzināti pozitīvā psiholoģija. Ak, Dievs! Jā, ar sevis iedvesmošanu. Viņiem ir tā grūtsirdība. Ir grūtsirdība, ir milzīga grūtsirdība, jā, kas no malas izskatās tāds vieglums. Man ir ļoti viegli patiesībā gan runāties, gan sapazīties, gan strādāt ar cilvēkiem un vispār būt gan uz skatuves, gan cilvēku priekšā. Man ir tas viegli, bet pati es tik ļoti bieži esmu tāda, kad man gribās sarauties tādā embrija pozā un vienkārši gulēt un tāds kaķēns tāds drīzāk, lai mani pažēlo un lai mani kaut kur aprūpē.
tā emocionāli, jo es bieži vien netieku galā ar kaut ko un vainoju sevi par kaut ko un kreņķējos. Un es varētu piekrist. Tas ir īstenībā, jā, baigi interesanti, bet redz, tas arī tam četrniekam ir tā, ka tu esi stipra, bet tev vajag arī to atbalstu. Jā. Nu, tas ir atbalstu, uzslavu, novērtējumu. Tas būs viennozīmīgi. Nu, visiem četrniekiem. Arī bet es man domāju, patiesībā. ka visiem cilvēkiem. Nu, vai tad kāds ir teicis, ka viņš iztiek bez? Tu zini, citiem nav tas vajadzīgs tik ļoti. Citiem ir vajadzīgs tikai tas mērķis, piemēram, astotnieks. Viņi tādi ir, tā bija 26. vīrs. Varbūt, vai 26. Jā, viņi kaut kā, nu jā, vai 28. vai 26. drīzāk. Pieņemsim, ka 26. Viņiem īsti ne. Viņi strādā caur citiem cilvēkiem, viņiem vajag rezultātu. Un viņi... Nu jā, viņam besīk, kad es viņu pamācu. Tas gan viņu šausmīgi tracina, ja es viņam kaut ko pamācu. Jo, viņš ir, un kā saka, kas organizē jā, ne, cilvēks. es viņam varu pateikt, kur jāgriežās, ne, es viņam varu kaut ko citu aizrādīt. Viņš šausmīgi saniknojas, ja viņam kaut ko māca. Te viņš 26. datumā dzīves uzrakstīsim man, lai mums būtu skaidrība tiešām. Jā, bet tajā ziņā, kad tāda novērtējuma, kā man viņam nevajag, es to tiešām apbrīnoju. Cik viņš var darīt savas sev, tas es abrīnoju, jā. Nu, tad tur es tev varētu piekrist, jā. Nu, man vajag. Atbalstu. Man vajag atbalstu. Man tas bija ļoti izteikti jaunībā. Man ļoti gribējās, nu arī kaut kādu tādu notikumu, varbūt tās netik forši bija, un ļoti, ļoti gribējās sevi žēlošanā. Un tad es sapratu, neviens nežēlo, un es sapratu, es ar to žēlošanu sevis nevienam nebūšu interesanti. Un tā es kaut kā iemācījos tādu psiholoģiju pozitīvo, teiksim tā. Nu, jo citreiz tā, ka mēs ejam kaut kādā tajā žēlošanā, tad mēs atkal gribam pārlieku. Nu, tā kā pie katras situācijas jau, nu, tik lai tagad pažēlo. Jā, un es reiz, kas esmu novērojis citos cilvēkos, tad es saprotu, nu jā, te tu vienkārši gribi uzmanību no cilvēkiem, un tāpēc tu šo te, kā saka, nebūtisko lietu pacēli kaut kādā tādā līmenī par žēlošanas līmenī. Ja es domāju, ka, zin kā, es ar to pozitīvo psiholoģiju un to, ka tas man ir ļoti paveicies, ka es savu profesiju esmu izvēlējusies tādu, kur es varu dabūt arī uzslavas, kur es varu tikt arī pie atzinībām. Un līdz ar to tas varbūt man arī ir tā šķautne. Un zini, kāds tev arī ir kolosāla profesija, ka tu vari kaut kādu, nu, ir kaut kāds, nezinu, ne pārāk labs noskaņojums kādu dienu. Un tev tā ir bijis. Tad tu pieņemsim tu radio personību, SVH, superīgs rīts, kolosāla atsaucība, forši joki sanāca, un pēc tam tu tā domā, par ko es šodien no rīta vispār kreņķējos? Vai tas bija pupa mīs, tev tā nav bijis? Man visādi mēdz būt. Visādi. Man ir es reizēm ir arī kaut kādi pasākumi, pirms kuriem man ir tā sajūta, ka pilnīgi bezjēdzīgi būs garlaicīgi. Nu, privātie pasākumi, nevis darba. Un es aizbraucu, un tie izvēršās par labākajiem, nezinu, visā vasarā. Tā man bija tāpēc, ka es atceros to vienmēr paturprātā par 9. klases izlaidumu, kur man likās, ka šī ballīte būs vispār tīzlākā. Un beigās bija ļoti jautri. Un tad es vienmēr, kad es kaut kur dodos ar tādu pūcīgu garstāvokli, man tikai atliek satikt tos cilvēkus, kas ir, man cilvēki iedod šausmīgu enerģiju, šausmīgi patīk ar cilvēkiem miedarboties. Un es to pūcīti ātri dabūju ārā. Baigi interesanti par šito stāstu, ka tur, kur man arī tā bijis, kur citreiz negribās, tur beigās viss baigi notiekās. Jā, tāpēc es sev šajā ziņā esmu teikusi, nu, un labi, ka man tāds piemērs gan agrā jaunībā ir, kuru es vienmēr tad velku sev līdzi ar tādu, Sanda, toreiz to arī negribēju, bet atceries, cik forši sanāca tajās dačās bija ballīte. Sanda, nu nespried uzreiz. Tev superīgs smieklis. Mums kaut ko vēl vajag pajokot, grib tev smieklis dzirdēt. Cita komiķi ļoti reti paši smējās. Tas gan ir tā, ka mēs ļoti... Jā? Jā, mums vajag saslāgties tur kaut kādiem, tur bieži vien... Jā, kaut kādiem. Jo es īstenībā esmu pamanījis, ka ne katram ir forši smiekli. Viens tur bet tādi skanīgi forši, man liekas, tas tik forši ir. Tev ir smuki smiekli, laba balss. Es arī dziedājis nekad. Nē, dziedājis, diemžēl. Ļoti gribējusi, bet dziedāt tas tikai dzērumā. Tā, kas mums te ar dziedāšanu? Tev pie profesijas pie profesijas tev ir stratēģija, mērķa noteikšana, radīt jaunas idejas. Un starp citu, ka tev ir tur tāda ideja vai tāds projekts vai viss kaut kas daudz, tas darbēk tev piestāv. Tas ir tieši tavs.
Lūk, pār visu karmiskajiem un visu, kā tev ieto, tu visu iepazīsies, izrunāsi. Nu jā, galvenais ir uzturēt tādu pozitīvu vaibu. Tu man šo dāvināsi? Es tev dāvināšu, bet vēl ne tagad. Zini, un es tev ielieku, domāju, kādu man es katram savam viesim ielieku bildīt. Man kaut kāds bija ar tevīm kaut kas salds un kaut kas citrus. Nu, kaut kas tevī ir tāds, kaut kāds miksiņš. Nu, droši vien. Jo es īstenībā esmu ļoti liels mīļuks. Es esmu ļoti mīļa. Es pret savējiem un lielākoties pret cilvēkiem vispār esmu ārkārtīgi labvēlīga un ticu tam labajam nenormālīgi cilvēkos. Un tajā pašā laikā es esmu ļoti vientiesīga un naiva. Un man jau ir bijis no bērnības, tur, kad es stāvēju blakus tam puisītim, kuram tur bija, es nezinu, es to daudzreiz stāstījusi, ka viņam tur bija botas, mamma veda no Polijas, un man bija tādas auduma kediņas, un man mamma saka, mēs pieturās tur stāvējušas pieeja, pie viņiem saka, mums abiem ir botes. Un mamma tā, nē, bērniņ, tev tā kā pēc nav botas, bet es to neredzu. Es redzu mūs kā līdzvērtīgus, un man vienmēr ir bijis arī tā, ka es baigi nejūtu subordināciju, es jūtu cieņu, un es tiešām pietātu un cieņu spēju just un ļoti, ļoti cienu vecus cilvēkus, piemēram. Man arī patīk. Un ļoti labi ar viņiem, man nekad viņi nespēja nokaitināt, absolūti nekad. Bet tajā pašā laikā man kaut kādi augstāk stāvoši paši par sevi tikai sava statusa dēļ nekad nekādu cieņu nejūtu. Un tas vientiesīgums un naivums man bieži vien ir tā diezgan iegāzis dažādās situācijās, un varbūt tāpēc, veidojot to bruņu, es varu būt arī ļoti, ļoti salta, ļoti tāda ledaina, citrusīga, un es varu būt tāda ļoti, kuru es dzirdējusi arī bieži vien ar cilvēkiem iepazīstoties. Tu likies baigā kuce, bet tu nemaz tāda neesi. Nu, jā, klausies, zini, tu šo te pieminēsi, ap citu četrnieki ir vieni no devīgākajiem cilvēkiem. Viņiem nekad neko nav žēl, bet tur ir viena lieta. Ar naudas aizdošanu tu nevar aizrauties. Jā, pavēlu tu nāc. Es ceru, ka tas viss ir labojāms. Turpmāk. Kāpēc nevaru? Tāpēc, kad tu vari aizdot cilvēkiem, kuri pēc tam neatdos, un lai nedod Dievs, nav kaut kāda kreņķēšanās pašai. Otrs tas, ka mēs aizdodam naudu, mēs arī dodam kaut kādu savu enerģiju, un tas cilvēks var kaut kur ieraut mūsu enerģiju līdzīgās klapatās, kā tam cilvēkam radies. Jo ar naudas aizdošanu, un trešais, ja tu aizdod, tad tev sevi ir tā kā jānoraksta. Tas cilvēks pratīsies, atnesīs. Es tev varu pateikt, kuriem drīkst aizdot un kuriem nedrīkst, jo tie ir, kuriem ir tādi, kuriem nedrīkst. Bet vienmēr sakot, tas pats galvenais, lai tu neaizdod naudu un savu enerģiju nenolej nost, ja pa to nedod Dievs, tu domā, tad tas ir noteikti ne, un vēl ir tas, ka citreiz tam cilvēkam ir jānonāk kaut kādās, teiksim, tā kā viņam ir tā lieta pašam jāatrisina, nevis iesaistot citus. Un viņš tā kā, te ir tas, ka tu vari iegūt kaut kādu negatīvo. Jebkuram tas ir vairāk ne tik daudz kā tevi, bet tas ir 4, man ar starp citu nav žēl neko. Bet es arī zinu, kāpēc, tāpēc, ka es esmu ļoti pārliecinājusies par to, ka tā nauda, viņu pilnīgi, es nevaru tev izstāstīt, kā, ja tu viņu atdod, kā viņa nāk uzreiz pa citu kanālu atpakaļ. Viņa momentā, man ir bijis tā, ka es atdodu, un man pēkšņi ieskaita kaut ko tad, es biju pie kosmetoloģijas, tikko Ukrainā sākās karš, viņa te atbrauca, un es pie viņas atstāju kaut kādu naudu, un es iekāpu mašīnā, lai braukt projām, un domāju, pats nekad pie kosmetologa tik daudz neesmu tērējis, un tā savu, nekas, Sanda, un tad kāds ieskaitījums. Negaidīti, par to es biju projektu vispār aizmirsusi. Viņš tā kā momentāli kaut ko tādu nāk atpakaļ. Bet skaties, ļoti ādi, vai ar projektiem, vai ar kaut ko. Tu esi naudas piesaistošais. Trīnokos ir ļoti daudz naudas. Tā ir viens no galvenajiem vispār naudas, jo viņos ir tā dinamika, kustība. Tu kusties, tu esi aktīva. Tev arī ļoti piestāv tā kustība. Un kur tev 8. gadā ir arī tā kā tur nauda. Viss tev ir kārtībā. Naudiskie projekti. Vajadzēja 83. piedzimt. Bet tad tu būtu vecāka. Bet bagāta. Tev vēl viss te priekšā ir, klausies. Vēl vairāk kaut kas. Tikai un vienīgi. Man kaut kad es biju pie numeroloģijas, jo es vadīju kaut kad 15. gadā vienu gadumijas pasākumu, kur bija numeroloģi. Es tikko biju stāvoklī, jo tikko tajā gadā biju apprecējusies. Septembrī apprecējusies, jaungadā vadīju. Uzreiz pēc kāzām, momentā paliku stāvoklī.
Bija pilnīgi pārliecināta, ka es gribu to bēbīti un nevaru sagaidīt. Un kas interesanti, tā numeroloģija teica, ka ar vīru mēs esam karmiskie dvīņi un mums vispār nevajadzēja precēties. Tos man bišķiņi sagrāva, bet tā viņa teica, ka es esmu tāda ļoti raganiņa. Un tad tajā brīdī es domāju, jā, to jau nu gan jūs varat redzēt ciparos, bet ne pēc manas ārienes, jo es tiešām biju kā ragana saģērbusies to pasākumu vadot. Un tāpēc man tāda skepse bija. Un tad viņa teica arī to, ka jā, man tikai uz priekšu un tikai arvien lielāk nāks uz vecumu panākumi. Tev nāks, bet klausies, es tagad tieši, ja tev vīrs tajā 26. Viņš ir 8, tu esi 4, jūs ir ilgtermiņa attiecības visideālākās. Tā kā es nezinu, ko tur tie citi numerologi vajadzēs satikties. Skaties, ir 2 skaitļi, kas ir ļoti, piemēram, tiem, kam ir kopējā saderība uz 4 vai 7, tur būs krīzes. Un tur ir tehnikas, ar kā strādāt. Bet tur būs vienmēr šie te augšā lejā. Jums ir ļoti plūstoši atkal uz trīnieka tava veiksmīgā skaitļa. Un 8 plus 4 taču ir 12, ir 3. Aha. Jā, un tur, kur ir trīnieki kā tev, tad tur ir tā, ka vienalga, kas var notikt attiecībās, jūs vienmēr būsiet kopā. Tā kā tur viss ir ļoti labi. Ļoti labi. Un pat tad, kad ņem atsevišķi, jā, komunikācija viss tur ļoti labi ir. Ļoti, ļoti labi. Tā kā, es arī, redzēju vienā intervijā, kā jūs tur aprunājaties, jums tur tāds ir. Ir pāri, kuri ies pāri laikam visam, un ir pāri, kuriem visu laiku būs šīs te up and down, citi arī tā paliek kopā, tas ir viņu, bet ir tādi enerģetiskie skaitļi, tur neko nevar darīt. Jā, tas tā var būt, jā. Tā kā jums tur viss ļoti labi. Klausies, ejam tālāk, tavs misijas skaitlis ir 5, te ir vienkārši izcili, un tā radio darbošanās, viss tev vienkārši ideāli sanāk. Tātad tev vienkārši ir pavairot informāciju. Es skatījos tavā rīlā par 5-niekiem, ka viņi ir komunikabli un viņiem tur kaut kas jārunā. Un es domāju, sveiki, tu man teici, ka es esmu 4, bet es esmu komunikabla. Bet skaties, tu esi misija, kad visus tavus cipariņus saskait līdz 1 cipara skaitlim, tu esi 5, un starp citu, tu arī esi tā 4. Tu esi, to, ko tu arī pati pieminēji, ka tu esi vēlējušies te panākumu. Tev, teiksim, bija tā kā pārmaiņu gads 32 gados. Jā, kādā ziņā pārmaiņu atceros. Tātad kaut kas tev notikās liels. Kaut kas notika liels, jā. Un bieži vien tas lielais ir vairāk tā kā saistīts ar profesionālo, kur tu atkal ieeji next level. To tā kā ieslēdzās. Kurš tas ir gads? 19. ne? 19. Kas tev notika 19. gadā? Neceros, tas bija privāts, to nedrīkst rakstīt. Tas bija privāts. Tev tur tajā radio tu jau tur bija, jau labu laiku jau bija jau tur. Kas tur notika? Kaut kas, jā, tas man liekas. Jo tev tur ieslēdzās tavs misija, jo redz, 1 apziņas skaitlī 4, tas ir 1, misijā tas ir caur ko tu kādas darbības tev jāveic. Tātad tev ir jāiet komunikācijā un sevi jāpavairo. Tā ir savu, un tu vari, tāda ētera balss, mārketings, uzstāšanās, viss tev jāspīd. Tev skatuve ir tava, un tu vienkārši sevi neiespringstot pavairo. Jā, tas ir tik mīļi. Kurš cipars man to piecinieks? Jā, tas ir forši. Es ieradies šajā pasaulē ar vienu mērķi – radīt lielas lietas. Tavs talants spīd spoži visur, kur esi uz skatuves, biznesa vidā vai mārketingā. Tātad tu ļoti bez emocijām diezgan tā vienkārši vari iziet un visi tev pamana. Forši. Tev tas ir? Tas varbūt arī man ir. Un pasies realizācija. Tev atkal iet caur skaitli 9, kas ir kalpošana sabiedrībai. Tas arī jau tas ir. Tu kaut kā atkal savu piemēru, tu rādi citiem kaut kādu piemēru. Meitene no Madonas var paņemt lielo Rīgas skatuvi un iedrošināt, tu rādi arī savu piemēru. Tu esi mentors, tas ir viennozīmīgi. Tādā ziņā es arī vienmēr neesmu bijusies pazaudēt to savu provinciālo izcelsmi un varbūt arī tās kaut kādas raksturas šķautnes, kas man no turienes ir, un es no viņām nekaunos. Un tāpēc, ka Latvija nav tikai Rīga, un tas ir muļķīgi tā uzskatīt, un man arī bieži pārmet, tev ir tas akcents, un tev tur, tu esi tik tāda prasta. Jā, ir arī tādas sievietes, izbeidziet, visas nav operas sievietes, kāpēc jūs taisat visas par lelītēm? Kas jums ir?
Ir arī salmu tantes, un varbūt Latvija īstāka ir tajā lauku tantē. Kāpēc viss tā ir iedomājušies, ka viss ir smalkums, ir tas, uz ko mēs sejam? Jā. Ka tā ir tā augstākā pilotāža. Un es arī ļoti bieži savā novadā kaut kādus pasākumus atbalstu un notikumus un aicinu bērnus no sava novada, un skolotājām vienmēr esmu teikusi, vediet uz Rīgu, kad ekskursijās brauciet bērnus pie manis uz radio, runāsimies bezmaksas ekskursija, vismaz ir, kur tos bērnus līdz teātrim nolikt. Es pati atceros tās ekskursijas, kad ļoti grūti un dārgi saplānot, lai atbraukt uz Rīgu visa klase. Cik superīgi. Jā, tā kā, tur es tev varētu piekrist, kad tāda kaut kāda, ja par misijām, tad man tāda, varbūt tā vērt visu vienkāršāk un visu tik ļoti neuztaisīt par, tas varētu būt viena no tām manām misijām cilvēkiem ieteikt vai parādīt, ka tā arī var. Jā, pilnīgi noteikti. Jo redzēju, es arī biju kaut kur pamanījis tavu akcentu, es tieši tā domāju, baigi interesanti, no kurienes viņi ir, bet man tieši kā reiz patika, ka tu rādi neko nepārveido. Tāpat tas čalis viens, es aizmirstu tieši, kā viņu sauc, bet viņš arī, kas ir no Latgales. Viņš tāds asprātīgais čalis. Zalāns. Arī tās. Jā, arī viņš, bet vēl viens ir. Mums jau no Latgales un no tās puses nāk ļoti kā reiz spēcīgi cilvēki. Jā. Tas ir forši. Un tiešām jāapzinās, ka tas ir kaut kāda šķautne un kāpēc visiem ir jānonvilējās līdz vienam līdzīgam. Es saprotu, ka radio varbūt paģēr perfektu pareizu latviešu valodu, bet es nelasu ziņas. Ja es ietu kaut kur kā neitrāls ziņu vai subtitru lasītājs, jūs varētu man piesieties par valodu. Bet ja es eju kā personība Sanda Dejus, tad es varu runāt, kā es gribu. Klaus, starp citu, tu pieminēji, savu vārdu, uzvārdu, bet kāds ir tavs, kad tu biji bērns, kā tev bija uzvārds un kā tu izdomāji, ka tev jānomaina? Aprecējos. Šis tik smuks ir, man likās, ka tas ir niknei. Daudzi man tā saka, jā. Es biju pilnīgi pareizi šis precēta sieviete. Jā, tā es izdomāju. Es tiešām tā domāju, ka tu tā izdomāji. Nē. Lai būtu skanīgi. Kā tev bija pirms tam? Man bija Sanda Aleknaviča. Ļoti sarežģīts uzvārds. Un to, principā, kamēr es strādāju radio, es viņu pat džinglos neteicu, jo tas būtu paigi sarežģīti. Ar jums ētrā Sanda Aleknaviča. Un es teicu vienkārši Sanda, ar jums ētrā Sanda. Un tad, kad es aprecējos, tad man sanāca, ka man ir ļoti foršs skanīgs uzvārds Sanda Dejus. Un tas kļuva par manu tādu kā zīmolu. Izcils ko man uzvārds. Arī saka, ka bieži vien saka, ka tas ir droši vien izdomāts. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka tas ir kaut kāds skatos personības, jā. Cik interesanti. Tā kā Markus Rīvā, viņš izdomā, tā ir tev, tas tā pilnīgi bija pārliecināta. Nē, es tā noteikti nekad nedarītu. Tā būtu tā kaut kāda, nē. Bet tad tu ļoti labi ieprecējies vēl. Ļoti labi ieprecējies. Pilnīgi viennozīmīgi. Tā, kas mums vēl tā? Mēs par tavu nākamo gadu vēl atsevišķi izrunāsim. Tavi veiksmes skaitļi, tos tu arī pastīsies, un es tev varu patiesībā nosūtīt, caur ko tev nāks nauda, bet tev, protams, nāk caur arī te ir gan komunikācija, tātad sevi pavairot, uzstāties un tā tālāk, caur atpazīstamību, kas tev arī ir, kaut kur arī zināšanu nodošana vai kaut kāda stratēģija, kaut kāds tāds, un caur radošanu, caur dažādām jaunām lietām. Īstenībā tas tev ļoti piestāv tās jaunie kaut kādi projekti, kad ir tev pamatlietas, teiksim, kā Radio SVH, rīta personība, rīta savs šovs, bet ir kaut kādas vēl, kur tu vari tā kā papildus izpausties. Tas tev arī piestāv. Ja tev tas sanāk tīri organiski, tad tu pilnīgi viennozīmīgi, jo tu caur to dažādību arī ķer to kaifu. Ka tev tu nebūs tas cilvēks, kas ar savu piecinieks, atvainojos tiem, kam ir 5 kaut kur misijā, realizācijā vai būtībā, viņi tādi brīvdomātāji arī ir. Tas ok, tu tur esi pāris stundas tajā radio, tur ir savs formāts, savs rāmis, bet tā tev vispār patīk tāda brīvība. Tad es gribu iet, tad es negribu, tad es daru to. Jā, man ir vajadzīgi, man savs tāds, es esmu kāds kaķis, pēc savas tādas. Būtības, ja tev vajadzētu sev noraksturot.
Nu, tāds mistiskais kaķis, nu jā, tie jau arī tādi, kad nenoķersi, nu kā saka, neparedzami tie cilvēki. Jā, var pieklausties, var mīļoties, bet ir kaut kādā brīdī jālaiž prom, ka viņam ir jāiet. Vispār, kad ir ballīs, tu esi tāds tā kā uzmanības centrā, viss ap tevi, tāda skaļā reise, vai tu tā arī vari, nu tad man bija saspringta nedēļa, es paklausīšos, būšu malā, nu kā tu, vai pēc noskaņojuma? Es visu kaut kā varu, man nav nekāda tāda vajadzība būt centrā ballītājs starp saviem cilvēkiem. Man tie cilvēki visi ir centra spēlētāji, kas man ir apkārt. Parasti mums, katrā gadījumā nav, ja tur būtu mikrofons, viņš visu laiku nav manās rokās. Es ļoti labi jūtos paklausoties un tā, esot miedarbībā. Es drīzāk teiktu, ka es miedarbojos, nevis esmu centrālā. Nē, man ir ļoti šaurs draugu loks patiesībā, tādu īstu draugu loks un ģimenes loks, un mēs esam diezgan cieši, un tie man ir pārbaudīti cilvēki, ar kuriem es jūtos droši. Zini, kā kaķis var uzgriezt tā dupsi un neskatīties tā pa perimetru, un tad es tur tā jūtos tā droši arī iesēžoties kaut kādā ērtā vietā. Tas īstenībā ir baigi labi, jo redz arī, ja ir pārlieku daudz draugi, tur jau arī tas, atkal izšķīstam, citur mēs atdodam, ja, teiksim, mēs tikai kā laika kavēklis, bet tie nav mūsu īstie un nav šī te enerģija, tad mēs atdodam enerģiju. Mūsu pats galvenais ir visu laiku kaut kā darboties tā, kas ir saskaņā, kas dod mūsu enerģijai plusu. Tā kā, ja mēs satiekam šo cilvēku, es no šīs te sarunas iegūju kaut kādu sev gandarījumu. Tā mēs vairojam savu to enerģiju. Lūk, Sandiņa, tu mums esi interesanta personība, tātad kalpot sabiedrībai un tava būtība, un tev ir vēlreiz devītnieks, tev ir 2 devītnieki, tā ir tava būtība, tas atkal ir kalpošana sabiedrībai, palīdzība citiem, ar gudrības gūšanu, gudrības dalīšanās. Tas nenozīmē, kur ir tas devītnieks, tas ir tā kā virs materiālās pasaules. Tas nozīmē konsultēt, arī atbalstīt, neiedvesmot. Jā, ka tu nevis būs cilvēki, kas strādās, teiksim, ar mērķi, lai ir tā materiālā pasaule. Tu kā reiz iegūsti materiālo pasauli, ja tu domā virs viņas. Nevis man tā jānopelna tas 1000 tur kaut kur papildus vēl, bet ko tu iegūsti tajā pasākumā, un tā tu caur šo te kalpošanu viennozīmīgi. Jo redz, tajā devītniekā tas arī baigi labi, ja tev nebūtu tāda tā kā sinerģija ar sabiedrību, tad jo devītnieks ir tāda cīņa arī. Vai tu ar mīlestību dalies un kalpo, kā saka, no gandarījuma, ka tiešām tu vēlies kādam labu, vai arī tas aiziet tādā cīņā. Un forši, tur ir tā spēcīga enerģija, ļoti spēcīga. Nākamgad, starp citu, 9. gads. Uz ko tu vēl? Nē, vēl mēs par to runāsim. Bet tas ir, ka tev ir jāstrādā ar cilvēkiem. Jā. Tas ir tas galvenais. Tas jauki. Un ar galveno tā kā uzsvaru, ka tu dod vērtību sabiedrībai. Tas ir, ka viņi redz no tevis, kad var, šitā te forši, nezinu, Madonas, tu izdomā, un tu esi šeit, tu vadi lielisku raidījumu, tu spīdi, tu esi interesanti, koš uz tevi gribas skatīties. Cik mīļi, paldies! Uz tevis tiešām gribas skatīties. Nezinu, man man pat liekas, ka tu neesi tā kā tev nav tā latvietas mentalitāte tev kaut kāds ir tāds gruzīņi, kaut kas tāds spilgts ļoti. Man ir teikts, ka es esmu priekš latvietas ļoti aktīva. Man ļoti patīk. Es brīnos vispār, jo man vienmēr šķits, ka latvietas ir gana tādas enerģiskas. Bet tev ir savādāk šī enerģija. Es saku, viņā ir kaut kāds, ka tu arī nebaidies, tu esi tāda, kā tu esi, un viss. Lūk, tu varēsi visu vēl pastudēt. Cilvēku vārds arī veido kaut kādus ciparus? Veido. Es paskatīšos, es kaut kā neaizdomājos paskatīties, ko tev dod šis te jaunais vārds. Tā, kur tev būs uzvārds, teiksim tā. Bet kur tev arī ir, kas ir baigi interesanti, tev ir tā līnija viens, tur, kur ir matrica apakšā, tas krustiņi un cipariņi. Tad tur tev ir, aizpildīts ar zaļo 1, 2, 3 skaitlīši. Pirmā līnija, kas ir intelekts un prāts. Un kas arī ir, tu ar humoru nodarbojies. Manā izpratnē. Nevajadzētu, jā?
Nē, nebūtu vēlams jokot, cilvēku var pārprast. Paldies, ka Pēkšņi tagad tādā pusmūžā paziņot, vat nevajadzēja, Sanda. Labāk būtu ar deju. Bet skaties, jokot var cilvēki tikai ar asu prātu un ļoti augstu intelektu. Imants Ziedonis tā ir teicis, jā, kad asa mēle ir asas prāts. Bet pagaidi, kas Un ar to tev tas jokošanu, prāts ka arī nevajag ir to tajā klīniekā jokošanu? vāja, tev ir ļoti augsts intelekts. Tātad jau tu vari. Nu kā, jokošana jau ir kaut kāda, nevis anekdošu stāstīšana, bet kaut kāda situācija uzreiz. Nu, tu ļoti labi iejokoji. Pus lielisks rīls. Lūk. Jā, tātad tev pagriezīsim apakaļ un pie matricas tātad ir mērķu uzstādīšana, pie kā tu vari darboties un visu principā vairāk dot sev šos te baudas mirkļus. Tātad tu, par cik mēs zinām, tu darbā ļoti iegulties un ļoti apzināti un vispār bez neviena pārmetuma sev. Tu vari arvien vairāk dot šos te atpūtas, baudīšanas mirkļus. Jā, nu to man ir jāmācās darīt, jo es īsti nezinu, kas man sagādā prieku. Nu, tas ir viens ir ēšana, bet, nu, Cik var? Jo esmu noēdusies, man vairs nekas baigi nesagādā prieku. Es jau no garnelēm atgriežos pie vārītas vistas. Es nogurusi. Bet, jā, bet man, es nezinu, varbūt jāpamēģina kaut kas. Ko man vispār tur, ko saka mana matrica, kas tā ir man pa bauda? Tātad tu kā četrnieks vari baudīt skaistu, nu visa šīs te spā, skaistuma kopšanas, arī līdzīgi kā trīnieki, tev tur daudz tu no tā kā reiz gūsi gandarījumu. Nu, teiksim, ja tu pieciniekiem tur vai komunikācijā ar draugiem, bet tu esi pietiekami sevis sludināšana. Nu, man balīts un komunikācija ar draugiem pagaidām vienmēr dzīvē ir bijis tas, kas tiešām ir mans lielākais prieks. Jā, tev ir piecinieks. Jā, tad es vīram saku, palaid mani tur ar saviem tukšās hohmas draugiem, vienkārši paņirkt. Mums ar citu arī patīk tā paņirkt. Jā, tas ir tik forši tāda bezbēdīgas sarunas, jo es, piemēram, tādos klubos, es nekad nedejoju, ne man tur vajag to skaļo mūziku, man vajag pie galda un tāda forša tā atmosfēra, un tas viss, kāds varbūt padzied, kāds uzspēlē ģitāru un viss tāda bohēma. Tas ir tas, ko es ārkārtīgi dievinu. Atpūtina kaut kā vispār gāru prātu. Pilnīgi, un tajā pašā laikā tur tādas foršas kaut kādas, tās lietas, ko mēs sadobājam un izdomājam. Labi, bet nu skaidrs, es varbūt arī kaut kāds spā jādomā tagad. Nu, tad, kad jo īpaši tu sprindzinājusies esi, tu nedrīkst, kā četrnieks tajā domāšanā, nedrīkst to galvu pārpūlēt. Tas ir tavs resurs, tavs instruments, lai tu nenobloķē kaut kādas idejas foršas. Nu, tad nedzer daudz, jā? To vispār nedrīkst. Jā, to es arī Četrniekiem nedrīkst, pēc, ka viņi ar to kosmosa saistītie ir, un viņi tā kā to enerģiju tur nedaudz atkal samazina. Nu kā ir, tā ir, jā. Bet to es esmu pamanījusi, ka tas man nekāda tāda neaizrauj. Vai ne? Ļoti ātri noreips, nekāda jēga. Nekāda jēga. Tā, nu ko mēs vēl neizrunājām, kāds ir nākamais gads? Nu ķeramies klāt. Ejam ilz iekšā. Dziļumā. Tas, no kā es visvairāk baidos, ka tu man tagad teiksi, atgriezies pie virpas, Sanda, 2024. bija mierīgs, un tu teiksi, tagad atgriezies Exceli lādē iekšā un sāc atkal. Nē, tu Exceli nelādē nemaz. Es domāju, tu tam Excel periodam esi pāri, kopumā tu izgāji viņu, saprat, ka tas nekādu lielu jēgu nedeva tavā dzīvē. Nē, nekustamie īpašumi ir ļoti patīkama lieta. Jā. Bet tajā pašā laikā vienkārši, ka visas tās gaismiņas nav jāsaraus kā tam sprīdītim, kas izgājas tur laimi meklēt. Viss nav jādabūjas sev, tak viss čili. Bišķiņi gribās mieru. Man riktīgi gribās, man patīk miers. Redz, tev nākamais gads ir garīgās izaugsmes gads. Dievīgi. Nu, super. Jā. Un pēc tam, tad tas ir nākamais ir 5. Tad 6. gadā savukārt tev tāds atkal pelnīšanas gads. Nu, tāds riktīgs gan, ka tu strādā, bet tiešām ar uzsvaru, ka tu arī pelni. Jo visi nav pelnīšanas gadi. Tur var atkal atnākt kaut kādas jaunas iespējas, kaut kādi,
tu pati savā, kā saka, varbūt kaut kas jau tevi aizrunā, man ir tur tāds un tāds Visi projekts. varbūt nav izteiktas pelnīšanas gadi un vairāk jānopūlās, lai nopelnītu, bet nav tāda, ka nav pelnīšanas gadi. Protams, bet šis... Nedrīkst gulēt uz dīvānu un teikt, šis nav mans pelnīšanas gads. Lai vīrs iet uz darbu, šis ir mans spāgats, dīvānā gads, garīgās izaugsmes gads un vienkārši guli dīvānā, vai ne? Nu, tur taču kaut kas ir jādara, lai tā garīgā. Tur ir jādara un tur tā kā tev jāpaceļ savs apziņas līmenis jau nākamajā ir. Nu, tur atkal ir sports, meditācijas un tāda apzinātā kaut kur skanēs jocīgi, bet apzinātā vientulība, nevis, ka tu esi vientuļš, nu tā jau tev, bet ka tu esi... tā kā vientulībā, lai izprastu vairāk sevi. Saurupība tāda varbūt. Tas ir tāds, ka tev... Un vēl tajā gadā... Vienatne, jā. Es vientulība. Nē, nekādā gadījumā. Tas, ka tev jāpalada kaut kāds laiks ar sevi, ar savām domām, ko tu vēlies, kā tu vēlies un tā tālāk, bet arī nākamais gads ir tāds, kad vai ļoti, kas tev patiksies un būs inčīgi, var visāds pēkšņas tikšanās notikties. Kaut kādi cilvēki ienāk tavā dzīvē ar kaut kādu jaunu informāciju, un tad tas viss mistiskais, jocīgais, tev nevis jocīgais, bet tas mistiskais, intuitīvais, viņš var būt nākamo gadu ļoti, ļoti daudz. Nu, pieņemsim, es nezinu, tu atceries kaut kādu savu periodu, nezinu, kā tu sāki rādio strādāt, nesati kaut kur, nezinu, kādu cilvēku, viņš saka, nāc Sanda uz rāģiņu, mums tieši vajag. Izstāst. Tavu laimi, ja tā kādreiz būtu. Nē, nu es tur diezgan mērķtiecīgi. Bet vai tu domā, vai tur veiksme bija? Jā, vai tā nejaušība un veiksme var būt, jo tur tās konkurss, kurā bija sākumā jāpiedalās, lai pretendētu uz jauniešu radio vietiņu, tur man vīrs palīdzēja ar botiem uzskačāt balsojumu. Es biju satikusi vīru, kurš nošmaucās, jo tur citi šmaucās, un es tāds noskumis pelēns sēž pie datora un saku, viņi paskaties, viņi tu visi. Vīrs tā pastāst, jā, viņi izmanto botus, lai to sistēmu uzlaustu. Viņš tā palaid. Viņš arī taču ir programmētājs, un viņš man tur visu uzhakoja. Ideāli. Bet ar citu tālāk jau gan bija pašas nopelns, jo aizejot uz to vietu, viņi teica, jā, tu vinnēji konkursā, bet tas mums vairāk bija mārketinga gājiens, mums jau nav nekāda darba, ko tev piedāvāt. Ja tu gribi, tu vari brīvprātīgi nākt stundu sestdienās kaut ko vadīt. Es teicu, labi. Nu jā, un sāku tur pamazām iedzīvoties, un tā es sevi tur kā inkubātoriņā ļoti labi audzēju. Reiz arī 4 raksturīgi. Cits neies, cik man maksās. Nemaksās, atvainojiet, kas tas tāds būs. Mēs citreiz arī kaut kas ir kādreiz jādara, tā kā tu investē no sevis. Jā, tas man arī ļoti tas ir, un es tā vienmēr skatos, kad naudas man pietiek, man tagad vajag, piemēram, foršu pieredzi. Jā. Es foršas pieredzes vārdā arī varu daudz. Un man citreiz liekas tā, ka es labāk to pieredzi kaut kā bez maksas, lai, tā kā neviens necieš, viņus, viņi vēl maksās, viņi nav gandarīti. Es labāk tur trenējos pa savu naudu. Jā, tieši tā. Un tad es paprasīšu, cik mēs līdzīgas. Jā, tas ir ļoti labs izaugsmes. Tas īstenībā ir ļoti labs izaugsmes. Es saprotu, tu arī meties jaunajā visā iekšā. Es grūti pateikt, kas tas ir. Bet tad visticamāk, ka jā. Man tagad jau tu saki jaunajā, es nezinu. Tev vairs, kā saka, viss skatuves jau ir izmēģināts. Tas, ka es baidos, nav tā. Jā, man piedāvā tur kaut ko darīt. Filmēšos, darīs tā, darām. Tagad man viens copis raidījums bija šajā gadā, kur čomi aicināja uz copi Latgalē līdeks ķert. Braukšu! Bet klausies, ir kaut kādas lietas, ko tu vēl gribētu, nezinu, kaut kādus jaunus tirgus vai filmā uzfilmēt. Filmā uzfilmēties, teātrī izrādē kādā spēlēt. Jā, tādi foršie klusies sapnīši. Vau, cik forši. Jā, bet es pārliecinātu, ka es līdz tam nonākšu. Tur man jau viss tik forši kārtojās. Man liekas, šajā vasarā jau ir paredzēta viena izrāde. Vismaz režisors man ir uzrunājis. Jā. Bet tu tur kaut kas jāpiemācās nedaudz arī klāt. Ir kaut kādas lietas. Teksts vienīgi. Tā loma būs tāda ļoti amizanta. Bet, laiks rādīs, ja jau par to uzzināsiet.
Bet katrā gadījumā es ar Lauru Dzelzīti runāju tieši par šo. Es viņam saku, man piekrist vai nē, jo vispār tas teātris man ir bijis sapnis vienmēr, un kurš tad man tajā lielajā teātrī ņems, es šitajā varētu. Viņš tā, tev nemaz nevajag lielo teātri. Tādā ziņā. Un vēl viņam bija forša frāze par to, ka es saku, jā, bet ko tad es tur atkal? Viņš saka, Sanda, vai tu man nebija tas cilvēks, kurš teica, kad es teicu, nevajag līst visām pudelēm pa korķi, tu teici, vajag gan? Es saku, jā, biju. Nu tad, lien. Un tad es sapratu, ka jā, aiziešu un piekratu tam režisoram. Pilnīgi noteikti, jo zini, kas tagad man šajā kontekstā Skutelis. Jā. Viņš principā tajās izrādēs tēlo pats sevi. Un es ar tevīm kaut kā pilnīgi, lai tu arī vari iet tēlot pati, savu to komunikācijas stilu tikai, kopā ar tēlu. Jo, teiksim, Sertēt bijusi to izrādi Jaunā Rīgas teātra, ļoti patika Vīnoga un Pelikāns. Viņš ir savā stilā. Viņš ar savā stilā runā, viņam ļoti forši, ļoti atbilstoši, man ļoti, ļoti patika, un tu vari tieši tāpat tās maukt. Jā, režisors saskat kaut kur, jā, mierīgi. Droši režisors, Sanda iznesīs šo te pasākumu, pilnīgi noteikti. Lūk, un tev ir... Man nav jāmaksā daudz. Ja man patīk. Ja man patīk. Bet tas ir tikai sākumā. Nē, protams, jo man ir bijuši tā, ka seriālos aicina, es jau pat nepajautāju, cik tur maksās, jo tas man tajā gadījumā nav būtiskais. Jā, man ir tā. Cik jau sanāks, tik lai maksā? Klau, vēl zini, kas ir tajā septītniekā, bet tad jau, lai tev tas viss arī sanāk, jo septītnieks... Tas ir tā kā tas garīgā izaugsme, transformācijas gads, un septītnieki nav tāds mierīgs, teiksim, ja tu neiesi apzinātajā transformācijā, tas septītnieks piespiedīs. Tā kā uz to noskaņojies, ka tas būs tāds pārmaiņu laiks. Es ceru, es ļoti gaidu to, es gribētu kļūt tāda pašapzinīgāka, pārliecinātāka par sevi, un tāda jau saprotot, ka es tomēr esmu profesionāla, un es zinu, ko es daru. Un es gribētu šo apziņu tādu vairāk sev nostiprināt. Un tas varētu būt tā transformācija. Jo pagaidām visu laiku es jūtos tā kā tāds, kaut kur paveicās, kurš tā te, kā es te esmu nokrivusi, un kaut kur, šis ir joki iespējiņa. Bet es jau galu galā jau tūlītajā nākamajā gadā esmu pieaugusi sieviete. Un kaut ko jau es esmu izdarījusi, un es varu arī apzinoties to pateikt, jā, es esmu Sanda Dejs, un es esmu profesionāla. Tu esi. Jā, to es gribētu iemācīties jaunajā gadā, piemēram. Tas jau varbūt kādam šķiet, kas ir tā pa transformāciju, bet, zini, man priekš manis tas būtu milzīgs, garīgs izaugsmes tāds punkts. Tie domāju, tu esi tik daudz sasniegusi un pat ar saviem spēkiem ar visu, bet tev tāpatās ir kaut kāds šis te jautājums, kā priekš sevīm, ne jau priekš apkārtēm. Visiem jau tu liecies, tu esi spilgta, koša personība, bet tev priekš sevīm ir vajadzīgs, ka tu sev tā kā pasaka, es esmu. Jā, man vajadzētu nostiprināt šo to apziņu par sevi. Jo kaut kā es pārāk neticu sev. Tiešām es nevaru iedomāties. Tā saka, man pilnīgi liekas, ka nē, tas nav iespējams. Jā, man visam vienmēr liekas, ka ir ļoti ir tāda centība, nezinu. Šis gads varētu būt tur pavērsīs. Būs jau, redzu, tagad tevis tādu nopaļošanos. Tev tagad ir tas nākamais ir 7. gads, visi šitie tādi jau jaudīgie gadi ir. Tā kā transformējies tajā virzienā, kā tu vēlies, viennozīmīgi, kā mums jau tas apziņas, mūsu apziņa jau ir neizmērojama. Kā saka, mums visu laiku ir jākāp kaut kur augstāk, lai mēs neatkristu apakaļ. Bet pagaid 7., 8., 9. un tad mēs krītam atpakaļ uz 1. Nē, tad tu sāc jaunu, jau kāds cits cilvēks. Tagad tu jau ej tādā augstākajā, jau viss tev tur bija tur 2. gads, piemēram, tur par attiecībām, 3. ir kaut kādus tur jaunus partnerus, 4. radīt jaunas idejas, jaunas projektus. Un no kā viņš veidojas atvaino par 7? No kuriem cipariem? Septītnieks veidojas no tā, ka tev 31 mēs saskaitam. Jā. Ir 4 plus 3 ir 7 un plus nākamais gads, kas ir 9. 7 plus 9 mums ir 16, kas veido 7. Skaidrs. Tavs personīgais. Tātad visiem kopējais mums ir 9, bet tavs personīgais ir 7. Mums tāpatās katram ir
Un vispār jau būs baigi forši, ka tas devītnieks, viņš tāds bišķiņš smagnējs ir, viņš nebūs vienkārši kāds, tagad ir vispār tā, ka cilvēki tādās nedaudz ir emociju šūpolēs, teiksim tā. Neviens nejūtas super komfortabli, super brīvi, visiem ir kaut kāds viendien forši, otrdien kaut kur atkrītam apakaļ, sajūtās nebūs vieglas emocionāli, bet noslēgsies šis te paliks bišķiņi vieglāk. Es arī ļoti ceru, ka šī te karatējuma arī nākamo gadu beidzot beigsies. Vajadzētu tā būt, jo pēc tam sāks pilnīgi cits cikls, un tas vairs nebūs aktuāls. Būs citas aktualitātes. Bet jā, šie ir ļoti enerģētiski jaudīgi visi šie te noslēguma gada cikla, kad ir kaut kādas lielas pārmaiņas notiekās, ja pareiziem kaut kas viss atrisinās, sakārtojās. Tā kā pat tad, ja tevī iekšā jau bija kaut kādas šīs te sajūtas, kad gribās šīs te kaut kādas pārmaiņas vai ko, tad mēs jau vienmēr visu, tā kā jau iepriekš laicīgāk jūtam. Saprot to domu? Es tev neiegruzīt. Nē, es par to domāju. Mums ir priekšnojautas, jā, tam, kad tuvojās kaut kas. Tas tā varētu būt, jā, tas tā varētu būt, jo šobrīd es jau krietnu laiku esmu tādā kā panīkumā, tādā melanholijā, tādā ļoti tādā smagnējumā, ka man gribēs tā kā čūskēt to veco ādu, tā kā dabūt nost. Cik tev pilni gadi tagad ir? Man liekas, ka 37. 37, redz, tev arī pagājušo gadu, tas 12 gadu cikls, kad mums nomainās savs arī, tur nav tā kā skaļi, bet mēs ejam arī pa 12 gadiem, un tev nomainījās lielais cikls. Un ir tā, ka, lai mēs tā kā ietu saskaņā ar sevi, mums tā kā jāiet uz priekšu, mēs nevaram iet uz apakaļ. Un tāpēc ir kaut kādas pārmaiņas, vai tu paņem, kur tu vēl vari izpausties radoši. Gan jau tev tas arī vienmēr ir svarīgi kaut kur iet. Pasies, tev arī savs šovs tagad ir, kas ir TV3-niekā. Tur es kā dalībnieci, jā. Bet, zini, tur es tev varētu piekrist tādā ziņā, ka tu kaut ko minēji, ka par mani ir svarīgs dziļums. Man svarīgs dziļums ir šobrīd tajā, ko es daru. Es vairs nevaru ballītājs vienkārši aicināt visus nostāties aplī un vadīt tusiņu. Man vairs tam nav pilnīgi cik mentālā spēka un kapacitātes. Pilnīgi nemaz vienkārši. Es sev esmu vēl piespiedusi pagājuši gadu dažas reizes, bet es sapratusi, ka tas vairs nav absolūti, vairs nav manās jaudas. Redz, tāpēc, ka tu esi jau nevis vienkārši viesu izklaidētāji, bet tu esi personība. Tur jau ļoti mainās. Tu vairs nedarīsi, saproties, tur tās ir pilnīgi kā nakts pret dienu. Jā, bet es jau tā vairāk tāpēc, ka es nejaudāju, bet nevis tāpēc, ka bet es fiziski to vairs nespēju. Man trūkst jaudas. Tāpēc, ka tas ir tam pārgājis pāri jau viss. Tev jāiet tālāk ir. Tu esi personība. Kā saka, vai humoru šoviem, tev jāiet tālāk. Vienmēr sakot, tev būs tajā nākamajā gadā pietiekami laiks, lai par to visu domātu, bet te kā reiz ir tas pats galvenais tajā garīgumā, sevi atrast vairāk. Un viennozīmīgi dot brīvdienas, slavēt sevi, viennozīmīgi slavēt var sevi. Es zinu, ka mums nav tas raksturīgi. Jā. Bet es šogad pirmo gadu, kad es sev pateikusi, Ilze, visu, ko dari, viss ir labi. Ja viss agrāk, ko tu tur dari, kas jau tas tāds nav. Kad sev tas ir jāsaka, vai kādā formātā tu to sev saki? Ir tā, ka man šogad personīgi bija gads uz 4 radīt jaunas lietas. Arī, tad, ja es neradītu, man būtu krīze. Un šogad es visu, to, ko es esmu tur gadiem kaut ko varbūt nē, šogad es visu maucu, nezinu, kaut kāds tāds powers, gribas spēks, viss ir, un gan ar savu pārdošanas treningiem iestartēju pie lieliem uzņēmumiem, kur man pat draugi teica, Ilze, pie lieliem uzņēmumiem, kāpēc tā izdomāja, vērto numeroloģiju, un viss pamazām notiekās, un pat tad, ja kaut kas nesanāk, es baigi savas iemācījusies, nevis kritizēt, bet kā reiz pateikt, viss ir kārtībā, turpini darīt, viss būs labi. Un par to, un man šķiet nekad nav bijis. Nekad nav bijis, arī ir bijis vienmēr, kad drīzāk otrādāk tu tur vēl varētu, un tur varētu kaut kas labāks sanākt, vai vēl kaut kas, bet es īstenībā arī agrāk nekad nebija tā iesaistījusi, tik daudz varbūt, kas kaut ko darījusi. Jo, zin kā, tad viegli, kad tu neko
kā saka, nezinu, tiešām izkāpa, tāds viegli jau kādam nokritizēt ir, bet tu pats saproti, tu pārkāpi pāri savām kaut kādām bailēm, savām, kaut kādam iekšējām. Tas tiešām ir forši, varbūt tajā nākamā gada vienatnes periodā vai tajās vienatnēs man ir jāpalūkojās uz to kaut kādiem sevis izdarītajiem darbiem, sasniegtajām lietām un jāpasaka, tas meitenes, kas es biju bērnībā, skatoties uz Sandu tagad, būtu ārkārtīgi priecīgi. Neticētu. Jā. Viņa reāli neticētu. Wow! Kā šis ir mums? Jo, redzi, tie gadi arī tādi, kad viņi tā kā noārda mūsu kaut kādu iekšējo to sajūtu un kaut kā iedod, kad tev jāiet uz pilnu banku ir. Kaut kādās, es saku, pilnīgi mierīgi, ja tev aicina. Un vēl kas ir, kad tad, kad, teiksim, tev aicina tur piedalīties tur copes vai teātrī, tur jāiet ir. Atteikt īstenībā nedrīkst. Pat tagad dzirdēs cilvēki un aicinās mani visādos mežonīgos piedzīvojumos. Zinot, ka man teica numeroloģi, lai es neatsaku, kur tik tagad Ilzem es neizvazāšu. Es tevis. Izādiem swingeru klubiem. Jā, tādus, bet tur, kur tu augtu. Kur augtu? Tur tev ir jāiet. Pat tad, ja tur, es nezinu, tev piezvana, no Hollywoodas un saka, Sanda, es redzēju tev, tu man patik, tavs viegli ir garšīgi, brauc un tu filmēsies Hollywoodā. Tur tā tad, vai es māku angļu valodu, tur nedrīkst vispār, kad pilnīgi ķertie trakie piedāvājumi, no viņiem vispār nedrīkst atteikties. Jā, un lai tev tāda nākamgad klausies, tas būtu tik forši. Lai nāk. Jā, es arī neskubtu. Bet, kāpēc nē? Lai tik jaudas pietiek, jā, lai tas nav tāds atkal sākums kaut kādai izdegšanai, tāda dzīšanās pēc kaut kādām. Tas ir pats svarīgākais, un te īstenībā arī bija, kad, tas arī ir ieteikums, protams, visiem mēs nevaram, tas vienīgais man šajā gadā bija tas mīnusiņš, es ļoti kaut kādos brīžos tiešām, es esmu tā kā pārņemta idejiski ar visu, ko daru, bet bieži vien es jutos izdegusi arī, diemžēl, tāpēc es arī tā uz nākamo gadu Ilze, daram visu ar mīlestību, ar baudu, ar gandarījumu, bet neizdegam. Te ir jādod šīs te, jo redzi, organisms ir pārāk gudrs, mēs viņu nevaram apmuļķot 7 dienas nedēļā strādāt un domāt, ka mēs visi, viņš uzreiz pats paņems brīvdieniņu kādā citā dienā un vienkārši, ka tu negribēsi ne datoru vērt, neko. Tā kā, lūk, Sandiņa, rekur tev, tu varēsi iepazīties ļoti detalizēti ar savu nākamās gadas personalizēto prognozi, tas arī ir. Paldies, liels, skaisti, mīļš. Paldies. Tā, mums ir jānoslēdz mūsu jaungada programma. Kāds tev būtu novēlējums mūsu? Ko mēs gribam novēlēt tam nākamajam gadam? Saskatīt cilvēkos labestību. Pašiem cilvēkiem apstāties brīdī, kad viņi kaut kādā ieskrējienā nespēja sev pateikt, ka ir gana dzīties pēc varas, naudas, slavas vai kaut kādām tur ārējām spožām lietām, ieklausīties sevī, tajā savā intuīcijā, tajā savā iekšējā cilvēkā, kurš es ticu, ka ir galu galā labs un gaišs. Jā, tas gan. Es arī ticu, kad ir labs un gaišs, bet citreiz vispār cilvēkam ir tā tendence kaut kā pieķerties tā vai tā un neredzēt nekā savādāk. Tas ir briesmīgi un redzam, pie kā mūsu pasaulē šobrīd šī situācija ir novedusi. Pie tādas alkatīgas varas vēlmes. Pie kā tas ir novedis. Jā, un lai miers ir pats galvenais, lai ir miers, lai ir foršs saturs, lai kaut kādas, nezinu, lai mums kaut vai šeit Latvijā interesantāk paliek, kaut kādas jaunas vēsmas, kaut kas ir interesants, šovi, pasākumi, viss kaut kas, kur mēs varam baudīt, iedvesmoties. Gaiši un viegli. Gaiši un viegli, jā. Tas man patīk. Klau, lūk, un noslēdzam tā mūsu. Vaļā jau nevērsim. Ko tu mēs dosim uz mājām? Dosim uz mājām un kādā tad mierīgā vakarā vienatnē. Drīzāk dzirkstošā draugu kompānijā. Bet, burvīgs, lai jaunais gads. Burvīgs, lai jaunais gads, lai visiem izdevies, lielisks, ar panākumiem, ar labu veselību, ar labu noskaņojumu un aiziet, tiekamies jau nākamajā gadā, lai burvīgi.